Uzklausīsim svēto rakstu lasījumus, un pirmais lasījums no 1. Mūzes grāmatas 9. nodaļas no 12. līdz 17. pantam, par ko arī būs šīs dienas uzrunas prediķis, ko ieteiks. Tad Dievs sacīja: šī ir mana derības zīme, ko es celšu starp sevi un jums un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli. Ja es ar mākoņiem pārklāšu zemi un padebešos parādīsies varavīksne, tad es pieminēšu savu derību, kas ir starp mani un jums, un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu. Un ūdeņi nekad vairs nekļūs par plūdiem, kas visu radību izdeldēs. Kad varavīksne pacelsies mākoņos un es to ieraudzīšu, tad es arī pieminēšu mūžīgo derību starp Dievu un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu, kāda vien ir pasaulē. Un Dievs sacīja Noam: tā ir derības zīme, ko es ceļu starp sevi un ikvienu radību, kāda vien ir pasaulē. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Otrais lasījums ir viens pants no ebreju vēstules ebrejiem 11. nodaļas 7. pants. Ticībā Noa, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūkas 17. nodaļā. Gods tev, kungs. Uz farizēju jautājumu, kad nāk šo Dievu valstību, viņš tiem atbildēja: Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: redzi, ševiņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Bet mācekļiem viņš sacīja: nāks dienas, kad jūs ilgosieties redzēt kaut vienu cilvēka dēla dienu, bet neredzēsiet. Un kad jums kāds sacīs: redzi še, redzi tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ. Jo kā zibens zibeņodams spīd no vienas debesu puses līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Bet pa priekšu viņam daudz jācieš un jātopšās cilts atmestam. Un kā tas bija Noasa dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Ēda, dzēra un precējās līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja, bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līja no debesīm visus iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Ja kāds tajā dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tad lai nekāp zemē tās paņemt. Un ja kāds atrodas laukā, tas lai negriežas atpakaļ. Pieminiet Lata sievu, kas savu dzīvību centīsies paturēt, tas to zaudēs. Bet kas to zaudēs, tas to paturēs. Tā kunga evaņģēlijs. Slavu tev, Kristu. Mēs pasakamies, kungs, tev par tavu vārdu, ka tavs vārds ir tik brīnišķīgs, ka tā ir gaisma un ka tas ir stiprums, kurš patvērties. Un, kungs, mēs arī atzīstam savu nīcību un ka reizēm mēs tavu vārdu nespējam uztvert tajā patiesībā un veselumā, kāds tas ir. Tāpēc mēs lūdzam, lai tu svētī mūs ar savu svēto garu, kas dara mūs gudrus, kas apgaismo sirdi un prātu, ka mēs spējam tavus vārdus paturēt, ka tie maina un ka tie ir kā vadlīnija, pēc kā mēs dzīvojam. Svētī mūs, to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Šī ir otrā svētdiena, kad varu runāt par Noa.
Un šī ir 3. C burts kopumā šajos 7 C, par ko mēs runāsim. Tad mēs runājam par katastrofu. Un iepriekšējo svētdienu mēs jau runājam par pasauli pirms plūdiem, par šķirstu un dzīvniekiem tajā un kā plūdi iesākās. Bet pirms es gribētu to pirmo punktu teikt par liecības dabā par globālu katastrofu. Jo patiesībā dabā mēs ļoti daudz redzam šādu zīmju, ka tāda globāla katastrofa ir notikusi. Piemēram, pagājušo reizi jau minēja Abavas senleju, bet ir daudz citu liecību. Piemēram, fosīlijas. Lai veidotos fosīlija, ir vajadzīgi ļoti specifiski apstākļi. Jo dabā taču vienkārši, ja kāds lapa nokrīt zemē, vienu sezonu iztur, bet pēc kāda laika viņa satrūd un sajiet. Un tāpēc tās dabā, lai veidotos fosīli, ir vajadzīgi ļoti specifiski apstākļi, liels spiediens un temperatūra, lai viņi tāda varētu akmenī izveidoties. Un tad, kad es stāstīju bērniem par fosīlijām, es arī lietoju šādu zīmējumu pa zivtiņām, ka ja zivtiņi tur skaisti peld, un tad pēkšņi vienā dienā nāk šī globālā katastrofa, milzīgs zemes spiedienā nests uz priekšu, tad tajā zemē zivtiņi tiek aprakta un ūdenim žūstot, kad zeme sacietē kļūst par klinti, tad mēs šajos atmiņos atrodam zīvis un visādas jūras radījumus. Un tas ir ļoti interesanti. 95% atrasto fosīliju patiesībā ir jūras dzīvnieki. Tikai 5% ir koki, aļģes un tā skaitā arī mugurkaulnieki. Tātad mugurkaulnieki ir mazāk kā 1% no visā pasaulē atrastajām fosīlijām. Un to tikai, principā, visvieglāk ir izskaidrot ar šo globālo katastrofu, kad atveras debesu logi, dzīļu avoti un okeānā gultnē veidojušie sedimenta slāņi, kas sacietē. Kas vēl dabā liecina arī par šiem plūdiem, ir dažādas klintes un šie nogulumiežļu slāņi. Un to arī visvieglāk ir izskaidrot ar spēcīgu ūdens masu kustību, kad veidojas nogulsnes. Un mēs arī skatīsimies, cik ilgi bija šie plūdi. Tad ūdens žuva salīdzinoši īsā laikā, nevis tā kā evolūcijas teorija māca miljardiem gadu. Un kas par to liecina, ka ūdens ir žuvis, ka tā klints ir veidojusies salīdzinoši tādā īsā laikā tie nogulumiežu slāņi, tas, ka, piemēram, starp šiem slāņiem nav nekādas erozijas pēdas, ka tur kaut kas tur atkal ilgi būtu noticis, bet arī interesanti, ka starp šiem slāņiem un šajās klintīs ir atrastas ne tikai fosīlijas, bet, piemēram, ūdens pilieniņi klintī, vai arī pat dažādi dzīvi organismi. Tur ir pat speciāls termins, ko es neapgrūtināšu. Tātad, un kas ir interesanti, arī šie noguluma iežu atsegumi mēdz būt izteikti viļņaini. Jūs tur redzat maziņš cilvēciņš tur stāv šajās klintīs, kas vienkārši var redzēt, kādu spēku tas ūdens tur ir mests. Un tie ielocījumi ir diezgan dramatiski. Un tāpēc arī šajās klintīs ir šie polistrata visādi. Tie var būt koki vai kaut kas cits, jo, ja zinātnieki saka, ka tur viens slānis veidojas vairāku, cik tur miljonu gadu rezultātā vai 1000 gadu rezultātā, tad kā var būt, ka koks ir šķērsām, vai tur daudz citas lietas, vai kaut kāda gliemežvāka šķērsām, vai kaut kā tam līdzīgi. Kas ir ļoti interesanti mums latviešiem? Mums droši vien visiem mājās ir dzintars. Un arī runājot par dzintaru, dzintars jau arī veidojas tāpatās ļoti specifiskos apstākļos. Nav jau tā, ka dzintars milzīgos daudzumos tagad Baltijas jūrā veidojas klāt. Un tieši tas pats ir ar dzintaru. Šie sveķainie koki šajā katastrofā, un tajos dzintaru gabalos visu kaut ko var atrast, kas tur tikai nav ieprostots. Un joprojām tiek atrasti dzintara gabali, kur, piemēram, iekšā ir pat tā kā dzīves rauks. Tādas dzīves baktērijas, dzīves ēnes un aļģes un baktēriju šūnas un dažādi dzīvnieku gabaliņi dzintaros iekšā. Kas vēl pasaulē liecina par to, ka ir bijuši globāla katastrofa, piemēram, ogļu depozīts. Mēs visu laiku protestējam pret visādiem nelabajiem kurinātajiem un kurināmajiem, bet mēs neaizdomājamies, ka tā patiesībā arī ir liecība par plūdiem.
tur jau, kad nāca šīs zemes dzīles, un mēs skatīsimies, kad veidojās kalnu grēdas, tur bija noteikti arī vulkāniskās visādas izvirdumi, un veidojās šie milzīgie ogļu depozīta slāņi visā pasaulē, pat okeāna gultnē ir ogļu slāņi milzīgos daudzumos, un tur zinātnieki tagad strīdās, vajag apgūt okeānā vai nevajag mūsu ogles. Kas vēl liecina? Šis bija jaunākais pētījums, ko es izlasīju īsumā. Tātad, ja Zeme tiešām ir 700 miljardus gadu veca, tad okeāna dibumam vajadzētu būt salīdzinoši salīdzinoši karstam, jo tad ir miljardu gadu laiks, lai uzkarsētu to, ja tur ir notikuši kontinentālo plātņu kustības un tā okeāna plāne, tad pirms Zemē, ja tur ir 100 miljardu gadu, tāpēc, ka Zemes mantija ir karsta, tad tur vajadzēja būt vienādi karstam visam. Bet izrādās tas nav. Ir kaut kādi lielākā daļa patiesībā tā temperatūra, jūs redzat, ir zemāka, nekā viņi vispār to sagaidīja. Un tas ir tāpēc, ka mums ir ļoti visādi precīzi instrumenti, ko mēs tur varam ieurbt arī okeāna dzelmēs un to izpētīt. Un evolūcijas teorijas cilvēki pagaidām šo vēl nav izskaidrojuši, jo tas ir jauns pētījums. Kas vēl liecina par globālu plūdiem, tas, ka plūdu stāsti ir daudzās senajās kultūrās. Mēs visi esam vēsturē mācījušies par Gilgamešu. Ļoti interesanti, ka Japāņu civilizācijām arī izrādās ir stāsts par plūdiem, un pat inkiem ir stāsts par plūdiem. Tas, ka to pierādījumi ir diezgan daudz dabā, bet gan joprojām zinātnieki, gan vienkārši cilvēki noraida, ka šīs lietas vispār ir radušās plūdu dēļ un meklē citus izskaidrojumus. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā ir garīga problēma. Tāpēc, ka atzīt to, ka ir bijusi tāda katastrofa un ka Bībelē ir taisnība, tad tas nozīmē, ka pārējām lietām Bībelē arī ir taisnība. Un tad tas nozīmē, ka es izlasu taisnību arī par sevi, ka es esmu grēcīgs cilvēks un man ir vajadzīga Dieva piedošana. Un tad tā ir garīga izvēle ticēt tam, ka ir plūdi bijuši vai nav. Un abās pusēs nav 100% pierādījumi. Evolūcijas teorijas zinātnieki 100% nevar pierādīt savas teorijas, un kristieši arī nevar 100% pierādīt. Tas vienmēr būs ticības jautājums. Un tāpēc tas ir ļoti dziļš jautājums katram mums, vai es ticu, ka Bībelē viss ir patiesība, ka Bībele tiešām ir Dieva vārds priekš manis. Un vai es varu uzticēties Dievam? Vai man ir bail uzticēties Dievam? Un pat ja tā ir, mēs varam vienkārši nākt pie Dieva un teikt, Dievs palīdz manai neticībai, dziedini un paņem prom to, kas man neļauj uzticēties tavam vārdam. Un saistībā ar šo arī Pētera vēstulē mēs atrodam norādījumus, ka lai mēs esam gatavi aizstāvēties. Lai nav tā, ka mēs vienkārši sakam, šis jau pārāk grūts, nu tad, ja kāds man jautā, lai iet pie mācītāja, nu cik jūsu draugi pie tā mācītāja aiziet ko? 1% varbūt aiziet, bet pārējie nē. Principā tiem draugiem jūs esat tie, kas pastāsta šīs visas patiesības. Un tad, ja mums trūkst gudrības, tad mēs to jebkurā brīdā varam prasīt Dievam. Jākab vēstule. Ja kādam mums trūkst gudrības, lūdz no Dieva, un Dievs dos svētais gars, dos īstos vārdus, un mēs arī drīkstam mācīties. Tāpēc baznīcā vienmēr pie baznīcas ir bijusi izglītības iestādes. Mēs drīkstam mācīties un pētīt, kā es varu pastāstīt citiem par to, kas Bībelē rakstīts. Un Lutera akadēmija ir Bībeles institūts Latvijā, ir visādas augstskolas, arī kur var mācīties visos vecumos. Mans teica jau pensijas vecumā pabeidza, bet iegūt šīs atbildes un iegūt šo prasmi, kā citiem stāstīt un liecināt, nenobīties no tā. Un atcerēties, ka katreiz, kad mēs runājam par šīm lietām, tas ir ticības jautājums. Un ne līdz vienkārši runāšana, tur vajag līdz lūkšana, jo tas ir, lai Dieva gars darbojas. Tātad liecības par globālu katastrofu ir daudz, un tas ir garīgs lēmums, kam mēs uzticamies, kuram no šīm teorijām. Otrais punkts ir plūdu norisi, jeb cik ilgi bija šie plūdi. Tātad pārplūda lielo dzelmju avoti, tika atvērti ģimenei izsērot, pārdzīvot visu, kas notiek, viņi rūpēs par dzīvniekiem, un sāk plūst vējš, rakstīts Bībelē. Un dzelmju avoti un debesu logi aizvērās, un lietus mitējās līt no debesīm. Bet tas ūdens līmenis krītās lēnām, un tikai 224. dienā var redzēt kalnu virsotnes,
Un tad nosūta putnus kraukli un tad balodi. Un tieši tāpēc balodis joprojām pasaulē ir kā miera simbols, jo viņš ir tas, kas šķirstā atgriežas ar šo olīvu lapiņu pār klāmbī. Tikai 314. dienā No atņem šķirsta pārsagu, un viņš tiešām skatās, zeme ir sausa, bet No neiet ārā no šķirsta. No gaida. No gaida, kad Dievs viņu sauks ārā. Viņš vienkārši gaida, kad Dievs runā. Tad 314. dienā viņš noņem šo pārsagu, bet tikai 370. dienā Dievs viņu sauc ārā. Un tas ir tas, ko mēs dzirdējām lasījumā šajā ebreju vēstulē, ka No tiek saukts par ticības vīru, jo viņš uzticējās Dievam. Viņš vairs negribēja, viņa pieredzēja plūdu, viņa zināja, kur cilvēks savā gudrībā aizgāja, un kur cilvēka gudrība noveda pie milzīga posta, kas iznīcina visu zemi. Un tāpēc viņš vairs nedara tā savā spēkā, un viņš gaida Dieva balsi. Un pats pirmais, ko No dara, tad, kad Dievs runā uz No, viņš iziet no šķirsta, un pirmais, ko No dara, viņš neceļ māju, viņš tur nesāk kaut ko tīrīt un mākt un taisīt ugunskurus. Pirmais, viņš ceļ altāru Dievam kā pateicību. Un tas ir tas, ko laikam mēs varam mācīties ka Dievs pirmajā vietā, tā pateicība Dievam pirmajā vietā. Un tad Dievs slēdz derību ar No, kad visa miesa vairs netiks iznīdēta ūdens plūdos, vairs nebūs plūdu, kas izplostas zemi. Un jaunajā tulkojumā mēs lasām, vecajā tulkojumā mums ir varavīksne, bet patiesībā tas vārds ir tā kā loks. Un šī derība ir ļoti īpaša, jo tā ir pilnīgi bez nosacījuma. Tā nav balstīta cilvēka darbos. Jeremija saka, sirds ir ļaunprātīga, lokana pret visu, tā ir viltīga. Dievs zina, ka mūsos visos ir grēks. Un ir tikai viens veids, kā patiesībā tikt ar to galā, ir Jēzus Kristus. Bet ir jāpaiet vairāk kā 2000 gadiem no plūdiem, no Abrahāma. Jo Abrahāms ir netālu no plūdiem, kamēr pasaulē nāk Jēzus. Lai cilvēks vispār būtu gatavs šo beznosacījumu mīlestību satvert, aptvert un ņemt pretī. Tātad, ja mēs skatāmies uz šo plūdu norisi, tad plūdi nav īsi, bet nav arī ļoti gari. Tās ir 370 dienas, būtiski 1 gads, druscīgi vairāk. Un kad ar ģimeni pēc Dieva aicinājuma iznāk no šķirsta un pateicībā ceļ altāru, un savukārt Dievs pretī dod šo beznosacījumu mīlestību, šo derību. Bet kādas tad ir plūdu sekas? Zeme ir izmainījusies. Viņa vairs nav tāda kā pirms plūdiem. Ja līdz plūdiem cilvēks ēd tikai to, kas no zemes izaug, tur stādus un augus un augļus, tad pēc plūdiem Dievs saka, jo visa tā daba ir mainījusies, Dievs saka, ar to vairs nepietiek. Tagad tev jāēd arī dzīvnieks. Tātad ēdienkarte mainās, bet ir nosacījums. Dievs saka, neēdiet miesu, kurā ir dzīvība. Tātad dzīvus dzīvniekus Dievs neļauj ēst. Otrais, kas mainās, Dievs saka, ka tagad dzīvnieki baidīsies no cilvēka. Un tas ir tas, ko mums ļoti grūti saprast tajā pirmsplūdu pasaulē, ka dzīvnieki no cilvēkiem nebaidījās. Bet tikai pēc šīs milzīgās katastrofas, kad Dievs saka, cilvēku uzturā jālieto gaļa, tad arī Dievs ieliek dzīvniekā šo instinktu baidīties no cilvēka. Un vēl pēc plūdiem Dievs liek pamatu tiesu sistēmai. Katru reizi, kad cilvēkam tiek atņemta dzīvība, tas ir jātiesā. Un arī 6. pantā tālāk Dievs paskaidro, ka tas ir tāpēc, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla. Mūsos ir šis Dieva tēls. Un arī jau šeit, un arī vēlāk, kad Dievs dod savai apsolītai tautai Izrēlam bauslību, viņš atšķir, ja, piemēram, dzīvnieks ir nogalinājis cilvēku, tas dzīvnieks ir jānogalina. Tur nav aktu nabaga sunīts vai kaut kā tā. Tas ir ļoti skaidri, cilvēka dzīvība ir īpaša. Viņa nekad nav vienlīdzīga ar dzīvnieku dzīvību. Un otrais, arī bauslībā, ja cilvēks nogalina cilvēku, par to ir sots, un tur vienmēr arī bauslībā izšķir, vai tas ir nejauši vai tīši, un tur jābūt vismaz 2 lieciniekiem. Nevar tā, kā es viens pats vienkārši. Tātad kopsavalkot plūdu sekas, ka zemē ir dots tāds tā kā restarts. Jo zemē plūdu rezultātā, te vienkārši viens no zīmējumiem, viens no variantiem neuzturiet tā, bet pirms plūdiem bija viena zeme.
Un tikai tad, kad notiek plūdu beigās šīs tektoniskas kontinentālās plāksnes atdalās, tad izveidījās tie kontinenti, ko mēs pazīstam šodien, un izmainās arī pilnīgi viss klimats, tāds kāds viņš ir šodien. Tad Zemē ir šis restarts, cilvēks ir iepazinis grēka sekas, pieredzējis šo iznīcības postu, bet cilvēkam tiek dota vara tiesāt. Un skatoties uz to garīgi, savā ziņā tas ir kaut kas, ko cilvēks iekāroja Ēdenes dārzā. Būt kā Dievs, iztiesāt, atšķirt labu no ļauna. Un Dievs redz, ka piedzīvodami tādu postu, cilvēki joprojām nespēja aptvert tās īstās grēka sekas. Viņš joprojām, tas ir pēcplūdiem, ko Dievs saka, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām. Dievs redz šo mūsos dziļi mītošo grēku, iedzimto grēku, un nav cita ceļa, kā konfrontēt cilvēci, kā ļaut piedzīvot cilvēcei pašai sevī, ka pašai sevī glābšana nav. Pat ja mums ir vara dot tiesāt, mēs vienalga to izmantosim beigās ļaunprātīgi, tāpēc, ka mūsos iekšā ir šis grēks. Un tāpēc nekas nespēja glābt kā tikai Kristus. Un caur vecai derības stāstiem cilvēks pie tā beigās nonāk. Ir vajadzīgs pestītājs, ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi cits. Mēs esam visu izmēģinājuši saviem spēkiem, ko vien varējuši esam, un nekas neglābi. Un tikai Dieva apsolītais glābējs ir tas, kas spēj glābt tos cilvēkus un arī mūs. Un patiesībā tāpēc šis notikums Bībelē par Noasa šķirstu, tas norāda uz Kristus glābšanu, uz Dieva vēlēšanos glābt un neatstāt cilvēku nāves varā. Un tāpēc es to savilku kopā, jau no pirmajām reizēm, kad es lasīju, ka Noasa šķirsts ir saistīts ar kristību. Un to mēs arī redzam Pētera vēstulē, ka Noasa dienās šī 8 cilvēki, kas izglābās, tiek salīdzināti ar kristību, kas tagad mūs glāb. Un līdzīgi kā Noā, Dievs dod instrukcijas, kā jābūvē šķirsts. Viņš pasaka precīzas proporcijas un izmēru, lai tajā var satilpt visa dzīvā radība. Līdzīgi Dievs dod instrukcijas, kristība ir tā, caur ko mēs tiekam glābti, caur Jēzus nāvi un augšām celšanos. Tātad viņš dod šo zīmi, tā ir Dieva iniciatīva. Un līdzīgi kā Noā izdzīvo, viņam ir šķirsts, kur patvērties, viņš tiek uzturēts dzīves nāves vidū. Un tas ir jāsaprot. Un līdzīgi arī mēs caur kristību ceram uz glābšanu, pestīšanu, pat ja nāve mūs neizbēgami skars. Un, lai šo labāk saprastu, es paņēmu otrs salīdzinājums, ar ko kristība vēstulēs tiek salīdzināta, ir kā Mūzes ar šo apsolīto tautu iziet cauri nāves jūrai, sarkanai jūrai. Tātad es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši cauri jūru un visi padebesī un jūrā uz Mūzu kristīti. Un tas ir interesanti, ka abos šajos stāstos ir stāsts par nāvi, par iznīcību. Tātad visi, kas bija ārpusē, gāja bojā. Tad arī tā nāve draudēja Noā ģimenei. Un kas ir šajā stāstā par Izraēla tautu, viņiem pakaļ dzinās ēģiptieši. Kā jūs domājat, ko tie eģiptieši taisījās ar viņiem darīt? Labākajā gadījumā paverdzināt, sliktākajā gadījumā kārtīgi atriepties. Un tad viņiem draudēja nāve, un vienīgais ceļš ir caur jūru, jo caur sauszemi, ja eģiptieši nāk ar kara ratiem, ar zirgiem, viņi ir milzīgi ātri. Izraēla tauta ir milzīgs bars ar zvēriem un dzīvniekiem, caur sauszemi viņi nevar izglābties. Un tad Dievs dod pilnīgi neticamu, neparastu plānu. Viņš saka, jums jāiet caur ūdeni. Un visi iet tajā ūdenī. Izraēla tauta tur iet, viņi jau ir gandrīz čēsojuši, kad eģiptieši ienesās ar saviem kara ratiem. Un tad Dievs liek tiem ūdeņiem atkal nākt atpakaļ. Un visi eģiptieši nomirst un Izraēla tauta izglābjās. Tātad ir jāiet caur šo nāvi, lai tiktu izglābti. Un līdzīgi mums ir dota šī nāve, šī ūdens kristība, ūdenī, kas mums nes glābšanu no nāves. Un neticīgiem cilvēkiem nāve tas tiešām ir pats briesmīgākais, kas var notikt. Bet mēs, kas esam kristīti, nāve nav gals. Nāve ir mūžīgā dzīvība Jēzus nopelna dēļ.
Un tāpēc kristība ir kaut kas daudz lielāks, nekā mēs to pirmajā brīdī varam saskatīt. Jo kristība nav tikai par šo dzīvi, ka viņa mūs šīs dzīvi uzlabotu vai darītu mūs par perfektiem kristiešiem. Kristība ir kaut kas vairāk. Tā ir Dieva dāvana, Dieva darbs pie mums, kas dod pamatu mūžīgai dzīvībai. Un tad interesants bija Lutera citāts. Viņš to saka, tad, kad mums uzbrūk bailes no nāves, kad mēs esam slimībā vai kādās citās briesmās, mums šeit ir jāatgādina šis. Nāve tevi nenonāvēs, bet kļūs par palīgu, lai veicinātu tavu gājumu uz dzīvību. Es nosīšu vēlreiz, jo tas ļoti ir pretī tam, kam mēs esam pieraduši domāt. Tātad nāve tevi nenonāvēs, bet kļūs par palīgu, lai veicinātu tavu gājumu uz dzīvību. Nāve patiesībā kā palīgs tam, ka mēs dzīvosim tālāk. Tātad secinājums, un tas balstās šajā Dieva apsolījumā. Tas ir Dieva plāns, tas nenāk no mums, tā ir Dieva darība. Kristība no nāves dzīvībā, mūžīga dzīvība un bez nosacījuma. Mēs neko nevaram, mums nav nosacījums. Pirms kristības tev jāizdara tas, un tad tu vari kristīties. Nē, Dievs vienkārši to piedāvā tāpat. Nu tad otrais punkts. Šis bija pirmais punkts par kristību. Būs vēl kopumā 4 punkti, es mēģināšu ātri. Otrā lieta, ja skatāmies uz šo salīdzinājumu no un šķirsts un kristība, tad tā ir Dieva iniciēta. Tas ir Dieva aicinājums, kam tur jāiet iekšā šķirstā. Un pie šķirstā iet tikai aicinātie. Ir ļoti konkrēti rakstīts no ej šķirstā tu un viss tavs nams. Vai vēl kāds izdomāja, ka ies šķirstā kopā ar no? Neviens negāja, tikai tie, ko Dievs aicināja. Un Dievs pats aizdara aiz viņiem durvis. Un tad ir ļoti interesanti, pēc 5 pantiem atkal seko uzskaitījums, kas iegāja šķirstā. Un es domāju, priekš kam? Kāpēc tērēt dārgo tinti un tajos laikos papīrs un raksturuļi vispār bija dārgi? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ja pirmajā reizē mēs esam palaiduši garām, ka šķirstā iegāja tikai 8 cilvēki, tad otrajā reizē mēs to kārtīgi izlasam. Un tas atkal attēlo to, ka šķirstā ieiet Dieva ieaicinātie. Un kāpēc es to gribu uzsvērt? Tāpēc, ka dažkārt mēs sevi mānam, mums liekas, ka mēs varam kaut kā palīdzēt Dievam sevi izglābt. Un tad es jums gribu atgādināt šo pantu no vēstules Efeziešiem, ko jūs noteikti esat dzirdējuši. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem. Pierakstīts klāt, lai mēs to saprastu. Neviens tā nelielītos. Jo tā mūsu lepnība grib lielīties. Tas sātana kārdinājums, tu vari būt kā Dievs, tu vari palīdzēt Dievam, tu taču neesi sliktāks. Tas mūs reizēm arī piemāna tad, kad mēs skatāmies uz kristību. Dievs redz mūsu stāvokli, viņš redz mūsu lepnību, viņš mūs mīl un vēlas izglābt un mūs aicina. Bet ko cilvēks savā lepnībā domā? Es izlemšu, ka es eju pie Dieva. Tā ir mana izvēle, mana kontrole. Mums grūti palaist savu kontroli vaļā. Bet, ja nebūtu sākumā šīs Dieva vilkmes, Dieva iniciatīvas, mēs vispār par Dievu nedomātu. Un vēl vairāk Dievs visu laiku sūta cilvēkus, citus kristiešus. Ja jūs apskatītos uz savu dzīvi, kā jūs kļuvāt par kristiešiem, tur bija šī iekšējā vēlme, un tad bija cilvēki, un tad atkal iekšējā vēlme, atkal cilvēki. Un tas bija tāds ilgs process, kamēr jūs nonācāt baznīcā. Un tāpēc jāsaprot, ka mūsos visos ir grēks, kas mūs dabīgi atgrūž no Dieva. Taisn otrādi, mēs ar savu gribu ikdienā ejam prom, un tāpēc mums katru svētdienu ir jābūt baznīcā, kā tādā šķirstā, kur mēs paglābjamies, jo mūsu griba mūs dzen prom no Dieva. Bet mums ir vajadzīga glābšana, un viss tā iniciatīva nāk no Dieva, un tas ir Dieva darbs, Dieva izvēle, Dieva apgādība. Un tas ir otrais punkts, ka kristība ir Dieva plāns un Dieva aicinājums. Un tad es nonāku pie 3. punkta par kristību un bērniem. Un es domāju, jūs visi zināt, ka man ļoti patīk bērni, vai ne? Un tā ir man dziļākā pārliecība, ka Jēzum ļoti patīk bērni. Un no šķirstas stāsts ir arī stāsts par kristību bērniem, jo nevarēja citādi izglābties, kā tikai iekāpjot šķirstā.
Tā bija globāla katastrofa. Ūdens no debesīm, ūdens no zemes. Tur visi aizgāja bojā. Un izdzīvo tie tikai, kas ir šķirstā un kas ir drošībā. Un arī aizgāja bojā visi tie bērni, kas dzīvoja pirms plūdu laikā. Un neviens neizglābās. Un reizēm es to dzirdu ļoti reti, jo cilvēki zina man nostāju. Bet šad tad reti kāds atnāk ar mani parunāt. Un kad runa ir par bērnu kristību, tad vecāki saka, nu tad, lai bērns pats paaugās, un tad, ja viņš pats izlems. Un šī ir tā mācība, kas nāk mūsos no šī iedzimtā grēka, no šīs lepnības domāšanas, ka es kontrolēju to, ko patiesībā Dievs dara manā dzīvē. Un es gribu atgādināt tāpēc šo, ko Dievs saka pēc grēku plūdiem, kas atklāja to Dieva sirdi, ka Dievs saka, cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām. Un šis ebreju vārds no mazām dienām ir dažādi lietots vecā darbā. Viņš var tikt lietots gan attiecībā uz vienu cilvēku, kas ir tā kā bērns vai jaunietis, kurš aug, vai arī kā tauta. Nu, kad jauna tauta, kas tikko izveidojusies tauta. Tās ir tās mazās dienas, kad tikko izveidojusies tauta. Un tad, kad cilvēks, principā tas nozīmē to, ka tad, kad cilvēks to vecumu, kad cilvēks apzināti sāk lietot savu prātu. Un tad, kad cilvēks apzināti sāk lietot savu prātu, šajās domās un izvēlēs izpaužas tieši tas, ka ļaunums ir mūsu sirds prātā. Un Dievs to saka pēc plūdiem. Un vai nav tā, ka mēs, kad vērojam savus bērnus, vismaz manēji ir drusciņi paaugušies, no zīdainīša vecuma, mēs arī vērojam, ka ļaunums un dažādi kārdinājumi viņu dzīvēs aug, ja mēs esam tā ļoti godīgi apskatāmies uz saviem bērniem, ka tas ļaunums patiesībā vairojas, nevis iet mazumā. Un kāpēc liekt viņiem kristību, kad viņi ir maziņi? Es esmu dzirdējusi, ka kādas citas konfesijas saka un sludinātāji, ka viņi saka, bērni netic. Bet kurš var izmērīt viņu ticību? Kurš vispār var izmērīt mūsu ticību, pieaugušu cilvēku ticību kristīgas brīdī? Vai nav tā, ka patiesībā tad, kad mēs esam kristīti, kad mēs ejam kopā ar Dievu, mūsu ticība dienu no dienas aug? Vai nav tā, ka šodien mūsu ticība ir lielāka nekā vakar, tāpēc, ka mēs esam jau daudz ko pieredzējuši kopā runāt? Vai arī varbūt tas ir tāpēc, ka mēs vienkārši esam tik ļoti racionāli un praktiski, ka mēs gribam racionalizēt garīgas lietas un domājam, ka tāpēc, ka bērniņš nemāk runāt, viņā nav ticības. Šajā raksturvietā mēs lasām kaut ko citu. Tad, kad bērniņš sāk runāt, viņā sāk atklāties viņa sirds tieksmes, kas nav vērstas uz Dievu. Bet ja Bībele mums nav autoritāte, ja mums ir grūti uzticēties, ka Dieva vārds tiešām ir pilnīgi patiess, tad mēs sākam paļauties nevis uz Dieva vārdu, ko Dievs saka, bet uz savu paša gudrību, uz to, kā mēs vērtējam lietas, kā mēs paši domājam. Un ja mēs paļaujamies uz to, kā mēs spējam izspriest par cilvēku, tad mēs arī izdarām nepareizes secinājumus. Līdzīgi kā zinātne, vienmēr ir izvēle ticēt plūdiem vai evolūcijas teorijai. Un tad pasakiet man pēc savas dzīves pieredzes, tīpaši tie, kam sirmākas galvas, kuram ir vieglāk nākt pie ticības? Mazam bērnam vai sirmu vecumu sasniegušam cilvēkam, kas visu dzīvi ir dzīvojis savu grēku noliegumā? Kam ir vieglāk nākt pie ticības? Jūs taču piekritīsiet, ka bērnam, vai ne? Vai jūs domājat, ka cilvēki vēsturiski nav apsvēruši domu, vai bērniņi vispār var satvert to, ko Dievs dod? Jo tas, ko Dievs dod, tas ir milzīga žēlastība. Un tāpēc ir arī šī raksturvieta Bībelē, kur Jēzus saka mācekļiem, laidiet bērniņus pie manis. Un, kad mēs lasām Marka evaņģēlijā, ir rakstīts, ka Jēzus to redzēdams, viņš ir apskaities, viņš ir pilnīgi sašutis. Un šis vārds vairākas reizes tas sašutis tiek lietots jaunajā darbā, lai raksturotu, ka kāds ir pilnīgi šokā par to, kas notiek. Jēzus ir sašutis, ka bērnus, kurus viņš pats ir aicinājis, kuru vecākiem viņš ir līdz sirdī, ved viņu pie manis, mācekļi tur prom. Un vēl kāda ļoti skaista raksturvieta. Uz tevi esmu vērsts no mātes miesām, no mātes klēpja, tu esi mans Dievs. Un psalmos, ka tu esi mans Dievs no mātes klēpja, ir vairāk kārt sastopams. Vai jūs atceraties Ziemassvētku laika stāstā? Jānis Kristītājs savas māmiņas vēderā atpazīst Jēzu.
Bībele mums kaut ko citu saka par bērniņiem un ticību. Un mēs taču nekristam neticīgu cilvēku bērnus. Ja, Dievs nelika atstāt savus bērnus aiz borta un ņemt svešus bērnus šķirstā. Mēs kristam savējos ticīgos, kurus mēs arī tā aicināsim. Tātad, kristība bērniem, mūžīga dzīvība, tas pats bez nosacījuma derība. Un tad īsi vienkārši par vienreiz šeit vajadzētu atsevišķu prediķi, vienkārši gribēju jums parādīt rakstu vietas, kāpēc kristība vienreiz. Un tāpēc, ka tur tā sakarība ir, mums ir viena nāve, Kristu un viens upuris. Tātad, līdzīgi kā viena kristība ir pietiekama, tāpēc, ka Kristus upuris vienreiz ir pietiekams par visiem mūsu grēkiem. Kristība vienreizēja. Tātad no nāves dzīvībā pēc Dieva aicinājuma arī bērniem un vienreizēja, jo tā dod kaut ko vairāk, tā dod mūžīgu dzīvību un tā ir bez nosacījuma. Un tad, ja mēs kopsavalkam visu, tad šādu liecību par globālu katastrofu ir ļoti daudz. Plūdi nav ilgi, viņi ir nosacīti gads, bet tad, kad Noā ar savu ģimeni pēc Dieva aicinājuma iznāk no šķiras, tad tā pasaule ir pilnīgi izmainījusies. Un viņiem ir jāmācās tur pilnīgi pa jaunam dzīvot. Cilvēku uzturs tiek mainīts, klimats tiek mainīts, un cilvēks arī vairs nevar nodzīvot tik ilgi kā pirms plūdiem. Tāpēc, ka tas viss ir savādāks. Bet Dievs no savas puses turpina rādīt šo beznosacījumu derību, apsolīdams, ka plūdi vairs nenāks, un ja mēs to vēlamies, tā diezgan skaidri mēs varam redzēt arī šo no šķirstu stāstu un līdzību ar kristību.